21. gadsimta skola. Kristaps Zaļais, Salaspils pirmās vidusskolas matemātikas un ekonomikas skolotājs. Darbs grupās nodrošina dziļāku izpratni. Salaspils skolotājs Kristaps Zaļais matemātiku māca skolēnus sadalot grupās. 5, 4, 3, 2, 1, 0, telefons hops, jā. Katrā grupā ir 3 skolēni. Tu pat jautā, kā daļu taisam, jā? Opa, man 2 reizes no Bondars un Nikola tur. Nikolai vajadzēja vēl viens puisis palīgā, vai ne? Sakaros būs ar šajā trīniekā, jā? Viņiem tiek sadalīta tā tēma, kas jāapgūst mazākās daļās, katrai grupiņai sava daļa, un pēc tam viņi viens otru apmāca stāstot mazo daļiņu, jo tā ir tā iespēja, kā viņi apgūst šo jauno tēmu. Un katra grupiņa paņem no turienes, jā? Grupā katram ir savs uzdevums. Vadītājs virza procesu. Neaizmirstat vadītāju, katrā grupā jums 15 minūtes laiks ir, ja? Rakstītājs apkopo informāciju prezentēšanai, zīmētājs definīciju attēlo bildē. Ierobežojums ir tāds, ka viņiem ir tikai 10 vārdi, ko drīkst izmantot, taču zīmēt un skaits tie drīkst izmantot, cik vien viņi vēlās. Katra grupa šodien mēģina atrast, piemēram, par sekanti, kur jau netilpties reālajā dzīvē, un kas pamēģināja matemātiku radīt vieglāk. Mācīšanās darba grupā notiek 3 līmeņos. Kas tad mums vēl par variantiem? Varbūt tikai viena horda? Kā ir? Man liekas, ka var no A punkta novilkt viņu. Pirmkārt, teorētiski. Otrkārt, uzzīmējot to plakātā kā piemēru no dzīves. Es izdomāju, ka sekanti dabā var redzēt karuseļos. Treškārt, prezentējot to citiem. Rezultāts – šī metode labāk paliek atmiņā. Turklāt skolēni redz tās saiti ar reālo dzīvi. Tanī mirklī, kad skolēns ir spējīgs atbildēt uz jautājumu, kāpēc viņš ir spējīgs šo jēdzienu apgūst pavisam citā līmenī un izprot pavisam savādāk, kā tanī mirklī, ka viņš domā, šis man tikai vajadzīgs eksāmenam. Katras stundas beigās refleksija, pārbaudas darbiņš. Tāpēc, lai es saprastu, vai viņi ir apguvuši konkrēto stundas tēmu vai nav, un ja viņi nav apguvuši tēmu, viņi nāks konsultāciju labot viņu, jo savādāk viņi netiks pielaist pie kontrola darba. Šāda netradicionāla stunda skolotājiem prasa vairāk sagatavošanās, taču Kristaps uzskata, ka tas ir to vērts. Tas tāds feelings, ko nenoķers nekur citur. Līdzīgi kā futbolā, kad spēlē, tiesit vārds, nekur tāds sajūta nedabūs. Kaut kāds skolāniem iemācot, tā sajūta, ka tas viņiem iemācīs kaut ko nozīmīgu, un viņi tiešām izpratuši. Tev to nevar vārdiem raksturot. 21. gadsimta skola.